Sveiki! Es esmu Ināra vingro un jo man ir online vingrošanas nodarbības Facebookā. Un mans stāsts ar Gmedia sākās pagājušā gada rudens pusē, kad es viņus ieraudzīju viņu reklāmu, biju dzirdējusi atsauksmes, un es domāju, jāpamēģina. Un atceroties toreizējās mūsu iepazīšanās, es brīnos, kā viņiem izdevās mani pārliecināt, jo es neko nesapratu, bet es sapratu, ka man vajag palīdzību mārketingā, ka man vajag palīdzību, kā pārdot savas nodarbības, online nodarbības. Un tas bija tāds jautājums, man no vienas puses bija iekšējā pretestība, ak, Dievs, tas maksā naudu, kur lai to naudu ņem, tā nauda nenāk. Un no otras puses, ar kādu atdevi, ar kādu pacietību, milzīgo pacietību, jo ticiet man, es esmu reizēm spītīga kā, nu ne spītīga, bet neticīga. Un ar kādu pacietību puiši, gan Jānis, gan Niks Jansons, gan Niks Staro, ar kuru man pēc tam izveidojās nu, jau konkrēta sadarbība. Viņš bija mans boss un mans palīgs vienā personā. Un tie rezultāti bija fantastiski, varētu teikt tā, jo mēs ļoti ātri palaidām pārdošanas lapu uztaisījām, tika pievienoti visi rīki, kas ir nepieciešami, lai cilvēks var maksāt uzreiz ar karti, un tad, protams, bija bumbiņa arī manā pusē, kur atkal es mācījos no Gmedia padomiem, lekcijām, kā pārdot, jo neviens ar tādu prasmi nepiedzimst, un man arī bija pavisam ir cita profesija, citas iemaņas, un līdz ar to es to visu mācījos. No kļūdām mācījos, no puišiem mācījos, un principā rezultāts bija Ziemassvētki, un jaunais gads man bija tā tīri neko. Radās visādas idejas, dažas no tām nerealizējās, bet kas nemēģina, tas arī neatrod to zelta olu. Vajag mēģināt, vajag arī samierināties, ja kaut kas jāpazaudē, vienkārši soli pa solim uz priekšu. Un rezultāti bija labi, kad man dienā nāca pa 11 vingrotājām iekšā. Nopirka tuvu pie 10, nu bija 15, kādi 16, pat 20 pieteikumi, nu un tad, protams, vienmēr ir tādi, kas nezin, ko grib, bet arī daļa ir tā, ka es varbūt nemācēju pārdot, bet ja viņš ir interesi izrādījis, tad agrāk vai vēlāk, tāpat kā es NG mediju pakalpojumus nopirku īsti nezinot sākumā, ko es pērku, bet ja ir tā sajūta, ka vajag, tad arī cilvēks atnāk un otrais, trešoreiz un tomēr nopērk to manu programmu un vingro. Un dzīve iet uz priekšu, nāk vasara šovasar ļoti sausa manā biznesā, ja manā uzņēmēja darbībā, ja tā var teikt, arī sausa, bet mani priecē un arī šodien es esmu ļoti priecīga, ka es varu joprojām saņemt atbalstu no Nika 1, Jansona, Nika 2, Staro, atnākot šeit uz jautājumu atbilžu stundu, vai nu arī Zoomā pieslēdzoties, vai kā tagad paķēru savu datoru un pāri Rīgai un esmu šeit, un manā tehniskā problēma ir īstenībā izlabota, par to nesamaksājot Gmedia ne centu. Nu, tā tas ir, un paldies puišiem par to. Un es mācos, jo viņi man iedvesmo mācīties. Man šķita, ka man ir jāvingro, bet patiesībā es ļoti pilnveidoju sevi mārketingā, es pilnveidoju datorpratībās un sociālajos tīklos, un patiesībā man dzīve ir ļoti interesanti palikusi, kopš es esmu saistībā un sadarbībā ar Gmedia. Nu tā.